Motocikla vasara pašā plaukumā. Es domāju, ka šogad arī simtiem jaunu motobraucēju dosies ielās un ceļos. Tāpat arī tie, kuriem ir B kategorijas vadītāja apliecība. Ļoti iespējams, kāds tiks pie 125 motocikla un aizbrauks neko nezinot, jo drīkst taču. Tāpēc gribam jums pastāstīt nedaudz par moto ekipējumu. Sāksim ar ķiverēm. Cilvēkam nieres ir divas, kājas divas, rokas divas, bet galva viena. Un tur diezgan svarīgas lietas atrodas, tā kā galva ir jāpasargā. Ķiveres mēdz būt visai dažādas. Sākot visam naivām tādām bļodiņām, ar kurām brauc Amerikā visādi čoperu braucēji, līdz visam nopietnām ķiverēm, ar kurām brauc sportā. Tāda vidēji statistiskā drošā ķivere, protams, šāda pilnā ķivere, kur priekšā zodiņš un vienkārši aiztaisās stikliņš. Tajā esat aizsargājis pilnībā visu, gan zodu, gan arī acis, stikls ir priekšā un maz trokšņu. Bet šobrīd, kad modē ir kofija reize ar motociklu, ļoti daudz izvēlas šādas ķiveres ar vaļējo zodu. Tad, protams, ir vajadzīgas brilles, lai vismaz ar vaboli aci neizbakstītu, bet zods nav aizsargāts. Šādas ķiveres agrāk modē bija tiem, kas brauc ar čoperiem, kuriem priekšā bija stikls. Ja motociklam priekšā ir stikls, šādai ķiverei ir savi plusi. Tu vari diezgan droši runāties ar cilvēkiem, nenovelko ķiveri, visi redz daudz maz tavu seju un saprot, ko tu runā un ka tu smaidi un esi labvēlīgi noskaņots. Bet motociklam bez priekšējā stikla šādai ķiverei noteikti ieteikt vismaz lakatiņu pielikt sejai priekšā, ne tikai brilles. Jo braucot, ap 100 km/h diezgan sāpīgi ir dabūt kādu odu vai vabolu sejā. Bet ja jūs braucat ar enduro stila motociklu vai supermoto stila motociklu, tad jums noteikti piestāvētu šāda, motocross ķiveri. Šādai ķiverei ir viens liels pluss. Nadziņš. Ja jūs braucat pret sauli, diezgan labi var pieliekties un vismaz redz, kas notiek uz ceļa. Šīm abām ķiverēm tāda varianta nav. Bet šeit, protams, mīnus tas, ka te visur apkārt žūžo vējš, kaut kur lido garām akmeņi un vaboles, bet vienmēr ir vajadzīgas šādas te motocrossa brilles priekšā šai ķiverei. Motobraucēji bieži vien grib izlikties sūrāki un skarbāki nekā viņi ir ikdienā. Un tāpēc izvēlas tādas skarba dizaina vai melnas ķiveres, kā šī, piemēram. Melna ķivere, man it kā liekas, izskatās baisi labi, bet no otras puses vasarā tomēr ir karsts, spīd saule un melnā ķivere stipri vairāk sakarsta. Tāpat arī cilvēkiem patīk braukt ar tumšo vai spoguļu stiklu. Tur es arī ieteiktu uzmanīties, jo maz kas tā balīt bišķi ievelkās un mājās jābrauc jau pa tumsu. Un tāda ar tumšo stiklu var tikai uz kapiem aizbraukt. Tā kā vai nu brauciet ar ķiveri ar gaišo stiklu visu cauru diennakti, vai obligāti paņemiet līdzi gaišo stiklu braucienam naktī. Nākamā tēma. Cimdi. Cimdus varētu iedalīt pēc materiāla, vai tie ir ādas vai auduma cimdi, pēc garuma, vai tie ir tikai tā līdz plaukslocīte vai tomēr pāri piedurknei, un pēc biezuma, siltam laikam vai tomēr vēsam laikam. Vienu tādu ideālo cimdu nav. Vai nu jūs braucat karstā laikā un gribās, lai roku padzesē, vai tomēr ir daudz maz vēsni, jūs gribat, lai siltums saglabājas. Paši vienkāršākie, plānākie cimdi, vienkārši tāda ādas cimdiņi, skaties, lai tiem būtu arī kaut kāda perforācija, lai tomēr daudz maz arī elpo un vējiņš pūš cauri. Svarīgi, lai aizsargāti ir šī te vieta, kur te šitas kauliņš rokai. Ja jūs kaut kur slīdēsiet pa asfaltu, tā ir tā vietiņa, kur vajadzēs aizsargāt. Ja cimds ir garāks, protams, ka ir jauki, garie cimdi ļoti labi aizsargā to, lai augstais gaiss netiek iekšā piedurknē un nav jums jakā vēsi. Savukārt, ja cimds ir garš, tad nav baigā jēga no tā, ka viņš ir plāns. Jums tomēr tajā brīdī, kad būs vēs, gribēsies, lai pirkstiem ir silti. Tā kā skatieties šo cimdu biezumu pret garumu. Ja jābrauc vairākas dienas ceļojumā, tad ar vieniem ādas cimdiem diez vai iztiks sevišķi uzlīs lietus. Tāpēc ir labi arī tādi auduma cimdi, gana silti. Te pašā laikā notiek, ka pa vienu nakti viesnīcā pie kaut kāda fēna varēsiet tos izžāvēt un nākamā dienā braukt tālāk. Tad jebkurš garāks ceļojums vismaz daži pāri cimdu līdzi. Nākamā lieta – apavi. Tas arī ir diezgan svarīgi. Kā tas ir redzējis cilvēks, kurš kaut kādās baseina čībās vai kurpēs brauc ar motociklu? Un uzreiz ir skaidrs, ka tur kaut kas nav kārtībā. Braucot ar motociklu vai mopēdu, apaviem jābūt tādiem, ka vismaz ir aizsargāti potīti. Tas ir pats minimums. Ar šādiem te krosa enduro zābakiem jūs varat braukt tikai ceļojumā, kurā nav jāiet ar kājām. Uz darbu ar šādiem zābakiem nebrauksim. Bet tie ir droši, izturīgi un pamatīgi, taču ne ikdienai uz darbu. Nākamā lieta – arī gana garš zābaks, bet ļoti viegls. Vienīgā stiprā lieta tam apakšā zolē ir metāla plāksne, lai tu kaut kur atsit kāju, lai nesalaustu pēdu. Šādos zābakos nav arī briesmīgi karsti, viņos var pat iet pārgājienā vai uzrāpties augšā uz ofisu. Bet ikdienā cilvēks, protams, mēģina atrast kaut kādu kompromisu starp to, kā iet pa ielu un kā braukt ar motociklu. Tad šis būtu tas
pēdējais augstums, pie kura šie apavi drīkstētu apstāties. Nekādas krosenes, nekādas baseina čības, nekādas kurpes. Vismaz zābaks, kuram potītes vieta ir aizsargāta. Un zināt, kāpēc? Vienkārši. Motociklam abās pusēs ir peks, kur jūs liekat kājas, un kaut kur steberējot pie luksofora, gadās mēs tomēr kaut kad aizķeramies ar šiem pekām, un tas ir baigi sāpīgi. Tāpēc, lai cik tie apavi būtu plāni, pavisam vienkārši šādi zābaciņi, bet potītē jābūt aizsargātai. Un visbeidzot pati pamanāmākā lieta, kas padara jūs vai nu par smuku motobraucēju vai par šādu tādu – jaka. Protams, ka mēs visi vasarā redzam arī kādu, kurš brauc vienkārši tēkreklā vai žaketē, ar skūteri, piemēram. Bet tik un tā, lai cik karsta būtu diena, es ieteiktu kaut kādu jaku atrast. Vienkāršākais jaku variants ir tāda enduro jaka. Viņa ir no auduma, viņa iztur lietu, ātri izžūst, un tajā var integrēt visus vajadzīgos aizsargus gan elkoņos, plecos, gan mugurā. Šādi jaka derēs tiem, kas brauc tādos ceļojumos ar enduro motocikliem un ar to ķiveru, kurai ir nadziņš. Tiem šādi jakas vairāk piestāvēs. Stilīgāk, protams, varbūt un modīgāk ir braukt ar ādas jaku. Bet šajos te coffee racer laikos ienākuši modē tāds ļoti plānas apspīlēts ādas jakas, kurās nevar ievietot nekādas aizsardzības. Normāla ādas jakā jums ir gan plecos šeit tāds stingrs, kārtīgs aizsargs. Elkoņos ir tāds, protams, viņš nevairo jūs grāciju un skaistumu, bet pamatīgs aizsargs, ja kritīsies elkoņu, jūs aizsargās. Un mugurā, tieši tāpat arī mugurā iekšā tāds pamatīgs plastmasas gabals, lai jau kaut kur krītot neapskādētu muguras skriemeļus. Bet šāda jaka, protams, ir diezgan karsta un smaga. Ir vēl viens variants. Tiem, kam šķiet, ka karstā dienā drīkst braukt tēkreklā, es ieteiktu šādu ādas jaku. Viņa ir gana īsa, papakša arī plīvo vēju cauri, viņa visa ir perforēta. Vēža zieģelē cauri, jo ātrāk brauc, jo vēsāk braukšana. Un ir iekšā arī viss aizsargi, gan šie te plecu, gan elkoņi, gan muguras. Es ceru, ka mūsu padomi jums noderēja un vismaz dažus no tiem atcerēsieties. Ja jūs taisties iegādāties sev motoekipējumu, izvēlaties kārtīgi un aprunājieties ar pārdevēju, nopērciet precīzu izmēru un vēlams labu mantu. Tas motoekipējums jums kalpos gadiem. Jūs no tā vaļā netiksiet, jo viņš nesaplīsīs un nenodils. Tāpēc noteikti nopērciet skaistāko un ērtāko, ko vien varat atrast.